Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Pēc tam Ventspilī. Nu jā, tad bija tas, ka man tā diena bija baigi īsā paredzēta, jo es braucu tikai līdz Jūrkalnai. Tas bija tieši pirms Jāņiem, bija paredzēts par Jāņas draugiem svinēt. Un es Ventspilī aizgāju lēnā garā, izņēmu naudu un tā, visādas sīkumus, jo, man bankas karti nestrādāja. Līdz ar to man bija jāņem tikai vienīgi skaidrā un ārā no bankas. Tas man nedaudz uztrauc, jo es domāju, ko es darīšu Lietuvā. Bankas kartes man nav. Kaut kur tad ir jāmaina nauda. Bet tā arī beigās domāju, gan jau kaut kur Lietuvā izmainīšu, ja būs vajadzīgi. Nu, aizbraucu līdz Jūrkalnai, un tad man bija tāda pauzīte. Man, principā, bija 2 dienas, kad es nedarīju neko. Jāņas. Jā, es svinēju Jāņas. Ko tur daudz par Jāņiem? Tas ir ārpus brauciena. Un tad sanāk 25. kā devos tālāk. Mērķis bija Rucava. Bija baigi, tad bija riktīgi pretīgs laiks, visu laiku līņāja un tā baigi neforši pavēs bija. Un vēl kas nevar taisīt tādas pauzes, un tad sapratu, ka tas 2,5 dienas neko nedarīt, galīgi nedara. Izsit reāli no ritma. Tā, ka organismam ir tāds, kas tagad notiek, tā kā braucam, nebraucam, ja? Kas ir? Tā, ka tu jūti, ka tev liekas, baigi smagi iet uz priekšu un tā. Pat ne tik daudz, ka spēks trūkt, bet tiešām tā sajūta, ka tu neesi ritmā savā. Pa ceļam, protams, apciemoju Pāvilostu. Tā man ir vieta, kur vienmēr jāierodās. Ja tiek braukts garām, tur kā vienmēr rīta kafija un lēnā garā tālāk līdz Liepājai. Visu dienu es saku baigi līņājiem tāds nejauks laiks. Čau! Apkārš Latvijai. Un, aizbrauc līdz Liepājai. Liepājā, kas Liepāja bez roka kafēnītes, obligātā ēšana. Cerēju Liepājā satikt vēl kādu no velobraucējiem, bet tā arī neizdevās sadabūt nekādus kontaktus. Tad Liepājā sanāk 3 dienās var. Mierīgi. Un pagājuši gan bija 5. Jā. 2 dienas. Tā ir. Tālāk Liepājā. No Liepājas aizbrauc līdz Rucavai. Pa lielam tas viss posms, it kā pat blakus jūra un tā, viņš ir garlaicīgs. Viņš ir viegls. Pirmo reizi ir interesanti, bet, ja tu brauc jau 2. gadu pēc kārtas, nav nekā. Tur tiešām nekā tāda nav. Līdz Kolkai ir forši, pēc tam jau paliek. Kā tu brauc it kā gar jūru, bet patāli no viņas. Ventspils, Jūrkalne, Pāvilostu, Liepāja, pa vidu. Brauc meši, pļāva, meši. Un tā kaut kā tad sanāca. Sanāk, ka tā bija principā manam braucienam 4. dienas vakars, kas bija Rucavā pie labākās draudzenes vecās mammas. Tur arī diezgan jautri gāja ar to, ka sākumā nevarēja atrast to māju, bet beigās viss bija kārtībā. Tad jau bija diena pa Lietuvu. Tas bija tā. Tas jau atkal bija interesanti. Kā svešu vietu pirmo reizi brauc pilnīgi nezināmiem ceļiem. Tev nav ne mazākās nojausmas. Kas un kā pie tam man arī tā, kad es iebraucu Lietuvā, man tieši tajā vietā kartē bija kaut kā vienkārši kārta tur nav. Tur stūris ir izgriezts. Tik kā saprotu, ka pēc atļības, cik tas skatījos, tad kaut kur netālu pirms Palangas ir ceļš pa kreisi, bet kartē nav tā krustojuma. Tu nezini, vienkārši brauc,
Ir kaut kāda zīme pa kreisi, ir īstā, nav īstā, nezinu, braucam, gan jau kaut kā nokļūst. Beigās bija trāpījis uz īstā ceļa, un tur visu dienu nobrauc pa Lietuvu. Zin kā, tur tas viss bija diezgan atšķirīgi no Latvijas, tā sajūta tāda, ka var jau būt, ka Latvijas pusē robežai arī viss tas pats, bet tādas izmaiņas no salīdzinoši ar to, kas bija iepriekšējās dienās lielas. Un kā ceļš te mainās? Ceļš labāks, bet parādās reliefs. Nav vairs tikai, tā, tik redz, tikai arī taisniet, un tad tur bija govis un cūkas un traktori un kas nekas. Tā, tu vari just, kad brauc pa laukiem. Un arī diezgan tā pirmā daļa bija pagrūta, tur sanāca par tvēju, bet pēc tam iegriezās tieši pa vējiem braukt. Tikai virtuāli nav reišana. Es kaut kā iztiku bez. Man ūdens bija līdzi, man kaut kas bija, kaut kādi ēdamie bija līdzi, un to visas arī tur likvidēja. Jautrība bija pirms mažēkiem, kad sanāca ar policiju jautrība. Tur sanāk no tās puses braucot stāvs kalns uz leju, un lejā uzlikt zīmi 50, un tur patās blakus stāv policija. Es baigi vinos lejā, un skatos, kā par mani paceļ radaru, un baigi smējās kaut ko šie pastāv spidometrām, 56 km/h. Tas laikam bija arī, tas bija lielākais ātrums tajā braucienu daļā, un tās sajūtas jocīgas, jo somas dod tādu baigo, nezinu, vai tur ķerās vērš vai kas, bet pilnīgi jūt, kā tas ritenis staigā. Tā, viltīgi baigi. Somas pats. Jā. Tas, ka tev šūpojās ne tikai ritenis, bet tev somas ar bagažnieku staigā. Tā sajūta tāda, zin, ka vai nu viņas ies pa gaisu kaut kur, vai kas notiks, nevar saprast. Tāda baigi nestabili. Es baigi laicīgi aizbraucu līdz ezerei, kas bija tā kā dienas mērķis. Un pulkstenis bija kaut kāda 4. Es domāju, ka spēks jau gana, un sāku štukot, sazvanīju radis, un izdomāju, ka jābrauc līdz Bēnēm, un tie ir vēl kaut kādi 50 kilometri. Es jau biju nobraucis tajā dienā kaut kur 130. Tu bija tas pirmais lielais? Jā, tā bija pirmā garā diena. Neko, braucam, un viss bija kārtībā. Tiesvien sanāca tur 30 km braukt pa grantētu ceļu, tas, man liekas, bija viens no riebīgākajiem grantētajiem ceļiem. Ļoti ciets ar asiem akmeņiem, tā, ka tu visu laiku brauc kaut kādu 15 km/h, un vienīgā doma ir nepāršas takala riepas kaut kur. Jo vēl uz tā Kolkas Ventspils ceļa, tad mašīnas kursē daudz maz. Tur es nezinu, man 2 stundu laikā varbūt pabrauc 4-5 mašīnas garām. Un neviens smagais saprot, ka, ja tu pārstīs riepu, tad būs diezgan liels auzes. Aizbraucu vakarā līdz Bēnei, tur man sagaidīja ar vakariņām, rādījumu, un vajag priecīgi redzēt, ķāpājām, runājāmies. Un ņemot vērā to, ka man tā sanāca krietni garāka diena, bet man bija jātiek nākamajā tikai līdz Bauskai, es izdomāju, ka pusdienu var izgulēties, tur atpūsties, un tā, es Lietuvā biju baigi apnicinājis savu muguru. Bija tā pavērsta, jāpabrauc bez maikas, protams. Tā bija laikam viena no lielākajām kļūdām vispār braucienu laikā, jo pēc tam bija 3 mokošas dienas un nakts, tā pagulēt īsti nevar, viss malas sāp un sūrst. Un no Bēnes līdz Bauskai sanāk 80 km, tas tur novilka līdz kaut kādiem 3 pēcpusdienā. Un atkal tas bija tas pats, kad tu esi atkal īsas no rītma, ka iepriekšējā diena baigi gara, otrā atkal īs, un tā grūti organismam saprast, kas notiek. Aizbrauc līdz Bauskai, tur arī tas posms tāds diezgan garlaicīgs un ceļš baigi sūdīgs. Bet ātri sanāca kaut kādas 4 stundas. Un principā es rēķināju, ka sanāk braukt 20 km/h, tas ir rēķinot visas pauzes. Vidējais ātrums, 25 varētu būt. Aizbraucu līdz Bauskai, ar pie radiem. Kārtīgi pabaroju un izgulējos.
Nu jā, un tad es arī, kā tur sanāca? Bauskā es arī no rīta aizgāju uz banku, izņemt naudiņu un uzrakstīju iesniegumu to, ka vajag man jaunu bankas karti un tā un ko. Un viņi man tā operatori prasa, kurā vietā, lai to karti nogādā. Un es tā sāku štukot, es prasu, cik dienās man būs gatava. Es saku, kaut kādas 3-4 darba dienas. Es tā sāku rēķināt, nākamā diena Daugavpils. Es sāku štukot, kurā vietā tā varētu būt, bet es nezinu, kāpēc, bet es padomāju, teicu, ka Rīga, lai Rīga. Jo laikam sākās iekšēji kaut kāda piesardzība par to, kas un kā būs tālāk. Jo es jūtu, ka vairs nav tik viegli kā pirmās dienas reāli. Ar katru dienu paliek ar vien grūtāk. Pirmkārt fiziski, jo liekas, ka organisms patērē vairāk nekā tu dabū atpakaļ tos spēkus. Un varkārt tas, ka jau sākās aizdomas par to, ka kaut kas īsti labi ar pakaļējo rombokalu nav. Tur jau bija visādi brīnumi. Kur tu ēd pusdienās? Zini, visu, ko varēja veikalā nopirkt. Pēc idejas es centos ēst vismaz reizi dienā normālu ēdienu. Tas ir, kārtīgi otro ēdienu. Bet tā jau pa ceļam, ko tu vari nopirkt? Tu vari nopirkt jogurtu, banānus, ūdeni. Pa lielam no tās arī šokolādi kūst visu laiku. Tikai, ja tu apstājies pie veikala uzreiz viņu apēt, tas dara, bet paņemt līdzi tu nevari. Līdzi paņemt tas vispār, es ņēmu tikai banānus. Baigi forši, daudz cukuru, daudz kaloriju. Tā kaut kā. Un tad no Bauskas tā doma bija, ka jābrauc ir līdz kurienē man bija plāns? Līdz Aknīgas te braukt. Gara sākumā pirmā dienas daļa kaut kā 40 km pa Graņķiem sanāca, bet tāda laba Graņķiem. Labāka nekā vietām asfalts, ka tikko nogrēderēta, tāda riktīgi. Viņi it kā mālaini, bet izkaltusi. Brauc tāpatās kaut kā 25-30 km/h, nav problēma vispār nekāda. Līdz vienam brīdim, kad es trāpīju bedrē. Es trāpīju, sanāk bedri, bet viņi pilni ar granti. Un sanāca tā, ka pakaļ noslīdēja, pakaļējies rats ieslīdēja bedrē un uzsita riktīgi astotnieku. Tā, ka es nezinu, tur bija 3 mm līdz rāmim. Tu brauc un vienkārši pilnīgi jūti, kā tev ritenis staigā. Man tad bija riepa sadilos pēc tam, ka es skatījos, ka var redzēt, kur viņi staigājas. Tur krietni vairāk izdilis. Atslēga līdzi nebija. Bija, spēcīslēga? Nē. Spēcīslēga nebija, protams, nebija. Bet, es apstājos, cik varēju, es vienkārši brutāli ar kāju uzkāpjot virsū viņu pataisnoju, lai nav tik liels tas lauzenis, ka kaut kā brauc tālāk. Es arī, visu tā braukšana sanāca daudz ātrāk nekā bija pēc plāna. Es sapratu, ka tas plāns ir bijis, it kā tāds piesardzīgs uz kilometru ziņā. Bet sapratu, ka, nav jau ko darīt, tīpaši viens brauc, tu aizbrauc, ieties 4 jau tur, kur tev pēc idejas paredzēts nakšņot, un tev nav tur nekāda apskates objekta, ko darīs? Ēd atpūties. Ēd atpūties, cik ilgi tēdīs atpūtīsies? Stundu? Gribās jau braukt. Tas liekas tā jocīgi, ka it kā saprot, ka spēka nav, ritenis jūka ārā, bet tev gribās braukt. Ir kaut kāda tāda apziņa, ka tev visu laiku tiecies uz priekšu.